Šodien no rīta panorāmā premjeras Kariņš skaidri pateica, ka no oktobra tiks uzsākti dažādi ierobežojumi, un tie, kas šos Covid ierobežojumus neievēros, tie tiks bargi sodīti. Izskatās, ka esošā vara darīs visu, lai piespiestu vecākus, piespiestu cilvēkus vakcinēties. Un pats trakākais, kad šī piespiedu vakcinācija visdrīzāk skars arī bērnus. Esošā vara radīs tādus apstākļus, lai vecāki būtu noguruši no visa šī procesa. Lielākā problēma ir tāda, ka bērni, kuri tiek testēti skolās, viņi ar šiem testiem nevar aiziet ne uz sporta zāli, ne uz kinoteātri, ne uz kafejnīcu. Vecākiem jāmaksā vēl par testiem. Jautājums, ja skolas testi nedara, lai apmeklētu sporta zāles un kinoteātrus, tad kāpēc šādi testi ir nepieciešami? Mana atbilde šodien ir tāda, ka tas tiek darīts apzināti, lai gala rezultātā mūsu tauta tiktu vakcinēta sākot no bērniem. Šodien tika pateikts rīta panorāmā, ka kopā ir novakcinēta tikai 43%, tad 57% negrib vakcinēties, un esošā vara darīs visu, lai cilvēkus novakcinētu. Es aicinu šodien visus bērnu vecākus, sekojiet lūdzu uzmanīgi tam, ko dara valdība, kādus lēmumus pieņem, un pretojoties šai obligātai vakcinācijai. Es domāju, ja mēs neiziesim ielās un skaidri nepaudīsim savu protestu, tad šī obligātā vakcinācija skars ne tikai pieaugušos, un arī bērnus. Aicinu visus bērnu vecākus, kas nav apmierināti ar esošo situāciju, 2. oktobrī 13:00 pulcēties pie Brīvības pieminekļa. Tur notiks simboliska ziedu nolikšana ar mērķi parādīt, ka sabiedrība nav apmierināta ar esošo varu un ar visu to, kas notiek šodien valstī.